Katram sava virtuve. Visiem viena ņirtuve. Cienījamie draugi, šī ir ņirtuve. Pirmā epizode. Mēs esam klāt. Beidzot. Mēs esam gaisā. Agnes Vīgrants. Kārlis Ozoliņš. Jā, un šis ir kārtējs podcasts, kāds varbūt tā teiks. Bet mums šķiet, ka to vajag. Un kāpēc to vajag? Jo mēs gribam parunāt ar cilvēkiem, ko iespējams, ka tu pat nezini, cienījamie skatītāji, bet kaut kāda iemesla pēc es domāju, ka būtu pat interesanti viņus iepazīt. Jā, jo, kā saka, katram ir sava profesija, katrai profesijai sava virtuve, un katram tajā savā virtuvē ir kaut kas arī ņirdzīgs. Tāpēc arī šī ņirtuve tapa, lai varētu būt ņirdzīgi. Precīzi. Un šodien tas galvenais atklājējs pie mums ciemos ir neviens cits kā Matīs Svaile. Sveiki! Yes. Apsveicu ar pirmo epizodi. Paldies. Un, kā teiktu, viens no mūsu leģendārākajiem prezidentiem, vispirms tad jāierauj. Ļoti. Jā, šodien paldies Vendenam. Jā, Vendenīčs īstenībā viens no top ūdeņiem. Paldies. Kārli, saņemies. Mēs neko negriežam ārā arī šitās pauzīt. Jā. Regā. Tā ka visas iespējas, jā, kādam pacensties labāk ar padzērienu, bet jebkurā gadījumā, teiksim tā, sākumā es gribētu pateikt to, ko mēs zinām par Matīsu, un tā doma ir tāda, ka mēs gribētu saprast, ko tu mums vari pateikt par sevi, jo Matīs Svaile ir manā skatījumā reklāma filmēšana, Matthew Brālis Reins Svaile, grupa Nūdisti, Ezera skaņas, Mārtiņš Sesks un filma Davitāns VRC un droši vien daudz kas vēl. Nu, lielākā daļa pareizi, būtu jau pārsvarā, viss pareizi. Jā, no ar ko sākam? Tātad mēs sākam ar tevi. Īsumā varbūt sākam ar to, ka tu pastāsti saviem vārdiem, kas tu būtu, ja tev būtu jāpastāst kādam citam, ar ko tu nodarbojies ikdienā. Es ikdienā taisu video saturu, kas spēj variēt no reklāmām līdz dokumentālām filmām, raidījumiem, TV sērijām, dažādiem formātiem, atkarīgs, protams, no situācijas, bet vairāk, protams, pārsvarā fokusējoties uz sporta saturu, tāpēc, ka man pašam bija sporta backgrounds, ja tā var teikt, un pēc tā es devos studēt Stalinu filmu skolu, un tad likās, ka šīs abas pasaules ir jāsavieno vienā, un tas tiek darīts ikdienā. Kas ir tas sporta backgrounds? Es nodarbojos ar biatlonu. Kādu laiku atpakaļ. Matīs, tu esi no Madonas puses, ja? Jā, no Ērģiem, no Madonas ģimnāzijas. Madonas pusē visi nodarbojās ar kaut kādu veidu slēpošanu un šaušanu. Jā. Nu, kāds ir slēpošana, kāds šaušana, kāds ir abiem kopā. Man tas bija biatlons, kādi 11 gadi, ļoti labi pavadīts laiks. Un tad to enerģiju centos ielikt pēc tam citā nozarē. Kāpēc beidzās biatlons? Un kad viņš beidzās? Biatlons, viņš beidzās pēc 12. klases. Es biju 2 gadus jau Latvijas jaunatnes izlasē. Bet pēdējā gadā, protams, rezultāti nebija līdz galam tādus, kā gribējās. Tad bija doma, ka varbūt varētu iestartēt uz Ameriku. Vienkārši šaut? Nē, vienkārši iet studēt uz Ameriku ar to, ka es varētu kā sportists studēt pa brīvu. Bet tur bija tas, ka tad gadu būtu jāgaida, jo viņi tās komandas gatavo ātrāk. Un tad es sapratu, kad apvienot studijas un profesionāli turpināt ir ļoti, ļoti sarežģīti, tīpaši tādā individuālā sporta veidā kā biatlons. Un tad es sāku nodarboties ar studijām un filmām un raidījumiem. Bet tā enerģija vispār tā pieeja sportam ļoti palīdzēja, jo vienkārši tur dubult enerģiju var iet jaunā vidē. Un līdz ar to, man liekas, bija visādas ekspedīcijas pāri Kanādām, Amerikām, un tur fiziski vajadzēja būt labā formā. Tur arī bija situācijas, ka, ja es nebūtu nodarbojies ar sportu, es domāju, ka tu būtu palicis tur. Es iespējams nebūtu šodien arī mums piedalījies podkāstā. Tiešām tādas bija vairākas situācijas. Bija dokumentāla filma, tas bija Kanādā, vai ne? Tu ceļoji. Arī bija viena tāda, jā. Jā, bija Raimonds Dombrovskis tādu ekspedīcijas cilvēku leģendu.
ar viņu vēl joprojām komunicējam un labi pavadam laiku ik pa laikam. Un bija A2B rollerski filma, un mēs braucām ar RV kemperi busu no Kanādas ziemeļiem līdz Meksikai, kas bija kādas 40 dienas. Izklausās labs brauciens tāds. jā, nu es atceros tā viena reize, kad noderēja tā fiziskā sagatavotība bija, ka mēs devāmies pāri Grand Canyonam, bet tas bija tā, ka iepriekšējā vakarā mēs tur spriedām, kā mēs to darīsim, varbūt bija arī kāds alus pie vakariņām, un tad nākamajā rītā Raimonds saka, hei, nu, vienkārši paņemam ābolu, rekur ūdeni un maucam, nu, vienkārši cik tur pāris stundas būs, bet apzinājāmies kaut kur trešdaļā, ka tas tomēr ir 40 pāri kilometri, pūs diezgan daudz grādos, un beigās bija tā, ka jau ir tumsa, un tu jau redzi to sienu, to acis tumsā rūktur, un tu vispār vairs nevari paiet, jo tev bija tikai viens ābols, un tas bija tāds 12 vai 10-12 stundu izaicinājums. Kur noderēja Madonas biatlons? Kur noderēja ļoti biatlons, paldies maniem treneriem bijušiem un visiem komandas biedriem, jā. Sveiciens Madonai, Smecers Silam. Jā, un es ik pa laikam vēl komentēju biatlonu arī Latvijas televīzijā. Starp citu, jā, tas ir dzirdēts. Starp citu, zinu, ko es biju? Es nebiju, nu labi, ka es biatlonu neskatos, jā. Sorry. Jā. Nu, jau kļūda pirmā. Jā, pirmā kļūda, bet godīgi kļūda. Jā. Nu, tā kā, zini, tu pirmo netrāpi, ja? Tā kā pārējais tu šauj normāli. Jā. Klausoties tavā balsī, mikrofonā, es pilnīgi redzu, ka tu varētu ierunāt arī reklāmas. Tu esi mēģinājis kaut ko tādu darīt? Īsti nē. Vispār nē, paldies par komentāru. Bet iespējams tāpēc, ka es nedaudz biju apslimis pāris dienas atpakaļ. Tāpēc man tāda reklāmas balss varbūt uz šodien. Jo tagad ir Instagramā vai TikTokā, es nezinu, ir tāds čalīts parādījies, kurš ieraksta 30 reklāmas 30 dienās. Man liekas, tu domā, ka man ir AI balss. Nē, viņš uzmet virsū segu. Tālu. Viņš uzmet savu virsū segu un ar miķīti zem segas ierunā viss tāds, tur rādas čips un kaut kāds tāds. Un tik interesanti liekas, ka viņš tā kā pirmais video bija, ka viņš mēģina studijā ierakstīt, tur viss tas profesionālais aprīkojums, tās sienas, visas tās, kas uzsver skaņu. Un viņš vienkārši paņem gultā, uzmet segu vienkārši un ādu čips reklāmu ierunā. Un tad liekas tāds, nu, tā kā, tev nevajag neko daudz, vai tikai balsi un gribēšanu. Komentēt bija iespēja pagājušajā gadā, un šogad arī būs ik pa laikam pievienoties, pieslēgties pie pieredzējušajiem komentētājiem. Un vispār tur arī interesanti pagājušajā, kad sāku, tad ņemot vērā, ka es tieši sāku, kad Anatolija Kreipānam beidzās sadarbība ar Latvijas televīziju. Tad bija, protams, diezgan daudz, kas vainoja, kad manis dēļ. Jā, un tā kā ne jau šitā dēļ tagad Anatolijas nav vairs. Vai tad tiešām mums viņš būs jāklausās? Un, nu jā, highlights, protams, bija, ka Māra Zālīte arī iekomentēja, jā, kā var tā runāt. Bet forši, nu... Nīdīs. Nu. Nē. Bija arī ļoti labi komentāri, bija lietas, protams, ko gramatiski var izrunāt pareizāk. Līdz ar to forši, nu, protams, jebkurš, kurš kaut ko dara publiski, loģiski, ka būs cilvēkam patiks, kam nē, un man liekas, tagad vispār tā ir kaut kādā ziņā pluss un arī problēma, ka pilnīgi visiem ir iespēja, es negribu teikt, ne tas, ka izteikties ir forši, bet visiem ir iespēja būt ekspertiem visās jomās. Un tas dažbrīd, protams, ir ļoti forši, nu, kad mums visiem ir iespēja balsot, protestēt un darīt dažādas lietas, bet dažbrīd tas ir nedaudz biedējoši, kad cilvēki sāk analizēt nezinu, tur resursu izmantošanu, lai gan patiesībā pirmo reizi vispār var dzird vārdu resursus. Precīzi. Bet atgriežoties pie balss un visu pārējā arī, ja mēs chronoloģiski ejam cauri maniem pierakstiem, es ar Matīs mācījos Madonā kopā, un mēs esam diezgan labi pazīstami. Un viena no tām lietām, ar ko sākās, Emīl var arī YouTube uzlikt video, pastīties. Man pārsteigums sejā nav pārsteigums. Nav samākslots. Tu nezini, kas būs. Jā, uzliec rakstīja Metju un Fiņķis. Metju ar Y. Metju. Ja, protams, ka ar Y. Tā bija stilīga. Jā, protams. Pirms 15 gadiem. Tā uzliekam pirmais gabaliņš. Tieši 15 gadiem. 15 gadus atpakaļ pastamies. Jā, atstāja uzliec fullscreenā. Un es Kālim šodien teicu par šo video. Viņš arī šobrīd ir aktuāls. Tā kā tu skaties to visu un tev liekas, ķipa, viņš ir pirms 15 gadiem un arī šodien var būt nofilmēts. Jā, vispār par šito video man ir dalītas jūtas. Tāpēc, ka man, protams, ļoti patika tas laiks un bija ļoti jautri.
Un bija labi pavadīts laiks, bet vienīgi es neesmu gandarīts par to video, jo tajā mirklī es vēl nemācēju to tā nokomunicēt. Man liekas, ka tu mācēji. Un viņš līdz galam, man liekas, neliekas smieklīgs. Viņš nav smieklīgs. Tur tā problēma. Man gribējās, lai ir bijis smieklīgs. Viņš tāds ļoti labs. Viņš tāds, tu skaties, tev tāds, tā reāli tā kā, zini kaut kādu lietu, tā kā ir savs tas redzējums par to, kādam ir jābūt hip-hopa video. Kurš? Jā. Vispār jēga dekorēt, ja es noēdzu glazūru. Es pastos atceru. Jā, bija interesanti. Man liekas, šis gabals ir mazais Mēķiju, mazais Fīķis. Es vispār par šo video atcerējos, godīgi sakot, pirms pāris dienām. Un tā kā Agnes teica, ir pagājuši 15 gadi, un es tev nemelošu, es pastījos komentārus. Cilvēks pirms 11 mēnešiem bija, zinu, ko ierakstījis. Mēķiju, mēs tev gribam atpakaļ. Jā, man liekas, par hip-hop arī bija, protams, bija ļoti foršs laiks, un redzam, kā tagad Helviem iet, vai ne? Lieliski. Fantastiski. Sveiciens viņam un tiešām prieks. Bet man laikam bija tas, ka viņi skanēs līdz galam šī dziesma. Tu negribi vairāk? Nē, man spēc. Mēs sapratām. Bet es vienkārši par to, ka tas hip-hop laiks bija ļoti foršs, jautrs, bet tas bija vienkārši tāds veids meklēt radošo platformu, caur kuru izpausties. Un man, lai arī patika hip-hops, bet es sapratu, ka es laikam tajā laikā vismaz nedaudz baidījos no tā, ka uzrakstīt, jo man bija kaut kādi panti, kurus neierakstīju, bet kuru likās vislabākie, tāpēc, ka man likās, ja nu padomā, ka tas ir par to, un ko tas cilvēks domās, un ko tas cilvēks domās. Un es biju bišķi pa bailīgu, lai tādas agresīvākas tēmas un agresīvākas pantus publicētu. Un tāpēc, laikam, es laicīgi sapratu, ka tas nav līdz galam mans, bet atradu platformu, kur var apvienot gan mūziku, gan bildi, gan visu pārējo. Un tas man kaut kā, laikam, ir nedaudz ērtāk un patīkamāk. Tas nav tā, ka es tagad nesaku, ko domāju. Vienkārši tajā laikā es, laikam, nebiju tam gatavs. Jā. Un neilgi pēc tam, kā es joprojām atkal esmu ar Matīs pazīstams, bija tāda lieta kā grupa Nudisti. Jā, bet tas bija parojau, vai pat pirms. Es teiktu pēc, lai gan īstenībā. Nē, tas bija pilnīgi parojau, tas bija vidusskolā. Un es nesen vispār satiku Matīs Budovs, kurš ar tur bija. Tagad arī fantastiskas lietas dara. Un arī tad pie reizes Klāvam Kreilim sveic. Jā, arī Klāvam Kreilim. Ne, bet, es vienkārši par to, ka es nesen Matīs satiku uz ielas, tiešām netīšām. Un mēs diskutējām par to, ka es par to nosaukumu līdz galam neesmu pārliecināts. Kāpēc un kā tas vispār notika? Tagad pēc 15, 20 gadiem. Kaut kā nejūtos labi par to. 2 nedēļas atpakaļ es viņu satiku un es domāju, kā tu? Es nezinu. Ar līdz galam nebija, ne? Es nezinu. Īsumā stāsts bija tāds, kad vispār, lai saprastu, par ko ir runa, mēs vidusskolā pilnīgi nejauši sākām ar Klāvu Kreili spēlēt giču. Un tad bija tāda, man liekas, ka SMS kredīta akcija, ka tu vari iesūtīt video un kaut ko laimēt. Un tad bija Kalsnavā jauniešu centrs, sveiciens Lindai Udrai, arī liels darbiņš. Emīls var paralēli YouTube arī atrast, ierakstot Nudisti. Kārlis Ozoliņš, man liekas, viņš atradīs vienu no video. Palaidīsim arī pēc tam fonā. Tagad arī... redzi, ka es Matīsam jums tiešām ir piekļuva valsts noslēguma. Otro video uzliekam. Wow. Un šis ir viens no tiem video arī. Man liekas, ka es pat pats viņu montēju. Es biju pie ģitāras, Klaus Kreils arī. Un Matīs bija tas, kas bija pie bungām, un Matīs Budovskis bija pie klavierēm. Un tā mēs tur sākām spēlēt to Nudistu grupu. Mēs spēlējām visu kaut ko, arī tur kāzās arī spēlējām, bet tas viss periods bija ļoti īsts. Īsumā, bet tas, ko es gribēju teikt par to SMS kredītu, mēs iesūtījām video, ka mums vajag bungas, aizsūtījām video, un mēs beigās savācām balsus, un mēs reāli dabūjām Jaunkalsnavas pagastā bungas. Un video arī redzam Matīs Budovskis, sveiciens viņam, es pie ģitāras. Super. Pirms 15 gadiem. Un tā mēs arī spēlējam, var patīt bišķiņ tālāk, vai tu redzēt šo emocionālo video. Wow, jā, tie tik bija laiki. Tur tā, Reku Matīs arī lūk pie bungām. Cepurīt pirms 15 gadiem bija arī visu laiku šī tāda bīnija. Nav mainījies, absolūti. Garāks palicis vienīgi šobrīd. Tā kā tā mēs arī dabūjām muzonu, mēs spēlējām. Man liekas, vienkārši, es tiešām arī nesen par šo atcerējos. Man liekas, tas bija vienkārši fantastiski pavadīts laiks, jo tur nebija kaut kāda nosacījuma, ka mums vajag šodien uzrakstīt tur dziesmas, vai kas mēs vienkārši
radoši, labi pavadījām laiku, un man liekas, ka tas ir tas kaut kāds skaistais, es negribu teikt lauku dzīvē, bet daļai tā bija lauku dzīve. Tā ir, es vienkārši par to, ka es ceru, ka pat labam jauniešiem, gan arī Rīgā, gan visur ir tādas iespējas, jo tas bija fantastiski vienkārši otrdienas vakars, braucam, mums vienkārši ir no limit laiks, un mēs rotējam ar instrumentiem. Rotējam ar instrumentiem un rotējam ar visu iespējamo, un labi pavadījām laiku, man liekas. Jā, šis bija tāds interesants periods, tā kā Matīs teica arī, ka tur nebija nekāda uzstādījuma, un tas laiks, ko mēs pavadījām, un mēs katrus 3 gadus sarakstamies, kad mēs uztaisam mēģinājumu Rīgā. Es domāju, ka kaut kad mēs to izdarīsim. Jā. Vai es esmu kopš tā mirkļa spēlējis bungas, iespējams 2 reizes netīšām. Tikpat, cik mēs esam gatavi. Labi, kā tu Giču esi spēlējis ik pa laikam? Giču bišķiņ ērtāk ir mājās uzspēlēt nekā bunkas droši vien, bet ok, labi, šito mēs varam griezt nost. Šim arī noslēpumam tikām klāt valsts noslēpumam. Lūk, un caur to visu mūziku ejot, manā šajā te sarakstā arī nākamais ir Ezera skaņas, īstenībā, kur tu biji arī viens no karognesējiem, godīgi sakot, un es pieļauju, ka ļoti daudz Latvijā zina par tādu pasākumu Ezera skaņas. Jā. Arī šodien joprojām, bet tas viss sākās arī, mums īstenībā visu laiku runāja par 15 gadiem atpakaļ, jo tas sākās ap to pašu laiku vidusskolā Madonā, un pastāstīja, kā tas vispār iesākās un kādā kompānijā, jo tā visa kompānija, manuprāt, ir pilnībā nomainījusies. Jā, tas bija arī tāds, man liekas, ka tas kaut kādā ziņā simbolizē to tā laika radošo brīvību, kas kuru tagad brālis Reinis ar Zanu Priedi turpina nest, kad, kā redzat, kaut vai iepriekš, ko runājām par grupām un par mūziku, ka bez nosacījuma radošu brīvību. Un Ezera skaņas būtībā bija sākotnēji tieši tā pat radās ar tādu domu, ka es personīgi nebiju bijis uz nevienu festivālu, pat ne pozitīvus, neko. Un mēs izdomājām, taisam koncertu. Vedam uz mājām. Jā, un varbūt mēs nezinājām, kādam ir jābūt festivālam. Tāpēc viņu sākām 5 no rīta. Ezera vidū, jo vienkārši mums tur vecāki dzīvo, un tad redzējām, cik skaisti ir tie Kāla ezers, un redzējām, cik forši ir tie rīti, un gribās, lai cilvēki redz, un tā mēs sākām. Un es atceros, pirmajā gadā bija tā, ka bija kaut kādas 11 laivas, un mēs bijām šokā, ka 1 vai 2 ir no Rīgas, un mums likās, tā kā nevar būt vienkārši. Un tad tas auga, un ejot uz priekšu, nāca klāt, gāja prom cilvēki, tā komanda pusmīnus tur mainījās, bet tagad brālis ar Zani cītīgi to turpina. Airēt. Jā, tādā, protams, pilnīgi citā līmenī, un katrs tur ir, visi, kas tur ir bijuši, tiešām pieauguši kaut kādu savu to procentu no sevis, un man liekas, ka tas skaisti, ka tāda, kā mēs runājam, beznosacījuma radoša vide vēl eksistē. Arī pieaugušajiem, ja tā var teikt. Diemžēl nav sanācis būt, bet ir gribējies aizbraukt, jo tīri, mēs vienreiz bijām Kārli uz Saulēktu. Arī kaut kas līdzīgs. Ķekavā, atceries, par to Daugo brauc. Ar supiem airēt pa Daugo. Un tas bija tas moments, kad tu celties negribās vispār, bet, kad tu to izdari, tad tāds, wow, tik skaisti tas viss, un es iztēlos tā mūzika, piespējams, klāt ar super. Ne, bet tur man senāk patika dzirdēt tie stāsti daudz un dažādi. Tur ir bijuši tādi, kas saka, es vienkārši aizmigu, un man tas bija labākais miegs dzīvē. Es vispār no mūzikas nedzirdēju. Ir bijuši, kas saka, jā, es atveru acis vienkārši tikai niedris, un es vispār nezinu, kur ir skatuve. Mums 2. gadā bija tā, ka beidzas koncerts, un bija tāda migla, ka es arī nesapratu, kur tā no saules ir, kas ir pretim, un tie stāsti ir daudz dažādi, un katrs to piedzīvo savādāk, un man liekas, ka tas arī ir tas foršais tajā. Jā. Labi. Ierakstīja Emīla arī YouTube Ezera skaņas, Kristaps Mozgirs, mēs ar viņu bijām, mēs arī varam pastāstīt vienā no gadiem, bet pirmajā Kristaps Mozgirs, man liekas, viņam ir jābūt to kanālā, man liekas, video. Mēs ar viņu tieši uzfilmējam kaut kāds drona kadrus, bet es iepazinos ar Ezera skaņām arī vidusskolā. Šeit tieši neredzu, jā. Nu labi, tad varam palaist kādu citu video, bet doma tur, es domāju, ka būs tāpat skaidra, kad ir saulaikts, un jā, šis tur. Varbūt tu nākamo? Jā, otro, ejā pagaid. Tas bija labāks, rekur. Bet viņš ir ar pirms 9 gadu, 15 gadu. Jā,
Un tas stāsts ir tāds, ka es iepazinos vidusskolā arī, ka man pasauc no Madonas kaut kas braucam tur no rīta, un tu vēl zini, kā tusējot tajā laikā piekdienā, es droši vien notusēs līdz 3 naktī, un jābrauc 4 no rīta uz Ēgļiem, uz Kālezeru. Arī labākās atmiņas Kālezerā ir bijušas pie daudz viesnamiem un citur, bet uz šo pasākumu mēs aizbraucām, un tu esi aizpampis, un vēl negribu, es neesmu rīt cilvēks, nekad bijis, nekad mūžā, bet tur tu ierēji ar to laivu, un saule tikko sāk celties, un visu cieņu arī par to mūziku. Kāds vienmēr bijis tas koncepts, ka tā mūzika ir tieši superīgi atbilstoša. Un cik es esmu bijis, tie laikapstākļi ir lieliski. Droši vien, kā tu teici, ir droši vien arī bijušas ne tik labas reizes. Bet tā sajūta, ka tu esi no rīta tikko pamodies tajā saulēktā ezera vidū, kad ir skatuve peldoša pa vidu un skan tā mūzika, bija lieliski. Tāpēc saku, vēlāk, pēc dažiem gadiem, mēs ar Mozgiru arī Rīgā vēl sēdējām pusnaktī, un mēs zinām, ka jābrauc uz laukiem sestdien. Mēs saku, hei, ir ezera skaņas. Braucam mājās, paguļam 2 stundas un no Rīgas braucām. Tad mēs arī ar dronu tur ielaidāmies un pastījāmies. Un, fenomenāli. Tas, ka tas pasākums joprojām turās, lieliski arī parāda to, cik... Nebija kaut kāda pauzīte paņemta? Droši vien kaut kad bija. Viens bija noteikti Covid. Bija arī, protams, tāds... Jā, bija kaut kāda 2-3 gadu pauze. Man liekas, ka bija kaut kāds moments, kad es tā kā nedzirdēju ne kurķi, nekur neparādījās. Un tad atkal tagad pēkšņi pēdējos 2-3 gados tāds jūtami tu redzi to tā kā pušu. Bija pauze un noteikti Covid, bet interesanti arī, ka Covidā bija tagad, cik es atceros, bija situācija, ka es nezinu, kurš un kā to komunicēja, bet nebija atļauti pasākumi tā kā telpās un vēl dažādi ierobežojumi. Bet bija speciāli punkts, ka laivās drīkst. Kaut kas šito pusi bija. Un tas nozīmē, ka... Un tad es atceros, arī bija tur grupas, kas sazvanījās un prasa, hei, vai var pastāstīt, kā, piemēram, ja mēs gribam te Daugavā, Rīgā, vai ja mēs gribam... un tas bija interesanti, jo tas ir ļoti specifiski, jo viens ir protams, bijuši tur, kas mēģina tur krastos un visi laivās, vai ne, bet ezera vidū, it īpaši pie Vestienas... Tas iespējams ir viens no sarežģītākajiem konceptiem, ko tu vari uztaisīt. Jo tur viss elektrība, apskaņošana, kaut arī apskaņošanai, tur katreiz ir citi laikapstākļi, līdz ar to cits veids, kā tas bišķiņ jādara, jo ir bijis, kad ir tā, ka dzird tālu prom, bet ap skatu diezgan slikti, tāpēc, ka tur citi vēji un citas gaisa temperatūras, līdz ar to tur katreiz tas ir tāds... Labs izaicinājums. Jā, bet ļoti arī, protams, forši pavadīts laiks un tagad arī vēl joprojām, kā redzat, viss notiek un tur, jā, Reinis ar Zani ļoti Kas bija tas lielākais ieberziens, ko tu atceries no ezera skaņām? Noteikti, ka tev ir tādas atmiņas. Ir arī pēc svīniņas. Protams, kuru no 3? Ir, protams, tas ir... Jo, tas ir crazy uzstādīt to plostu ezera vidu ar elektrību vispārējo stāsti. Ir bijuši, es nezinu, ir vairāk bijuši. Viens, protams, kas man tāds... Trešo. Trešais labs būs. Trešais gads, jā, tā tad. Tas bija tāds viens no, protams, spilgtākajiem bija, tas arī bija gadas, jau 12 atpakaļ. Mums bija pirmos 2 gadus, kā mums bija tā koncerta programma izstrādāt kopā ar cilvēkiem no Madonas, ar mūzikas skolas studentiem, visiem pārējiem. Un tad 3. gads bija pirmais, kur mēs tā kā, tagad redzam, cik liela interesi mums vajag labas mūzikas. Vajag nosaukumu. Vajag nopietnas mūziķus. Nosaukumu mēs arī īsti neziņojam, kas uzstāsies, lai cilvēki brauc uz notikumu, nevis uz konkrētas grupas koncertu. Tā arī vienmēr bija. Jā. Un tad bija arī forši kārtīgi profesionāli mūziķi, un mēs tik tā vēl salīdzinoši jauni, tur nezinu, cik man 20, 21. Un viņi mēģinājuši Rīgā ilgu programmu un tā, un mēs viss ir jau 4:30 no rīta, tūlīt jau skaties visas laivas no visām pusēm, vienkārši rīktīgi smuks rīts, visi mūziķi kostīmos, tūlīt sāksim, es saslēdzu visu elektrību, skatos, vienkārši puse nestrādā. Tā kā pusgičs nestrādā. Jā. 2 strādā, 2 pastiprinātāji kaut kādu un puse nestrādā. Bet mēs esam ezera vidū. Hei. Un viesi jau ir apkārt, jau brauc. Pēc 3 minūtēm jāsāk. Jā. Man bija kaut kāds backup ģenerators, es nezinu, kā vispār viņi iedarbināt. Tur pumpēja visu iespējamo, kā nesanāk.
viss, un tad es vienkārši tur saspraudu kaut kā visus tos bet tā bija maza skatuve, viens no pirmajiem gadiem, kad es tur pa vidu breikoju būtībā ar visiem tiem kabeļiem. Tad mēs tur saspraudām kaut kā, un tad mūs lēnām vilka uz to krāstu. Skanēja viss, bet uz pusi mazāk jaudīgi, kā tam vajadzētu būt. Tā arī pagaidas pasākums. Un tad mums lēnu vilka prom tuvumā uz mūsu krastu, viss programma iet kā vajadzētu, un tad mēs savienojām, tur elektrība noslēdzās koncerts kā vajag, bet tā sajūta, ka tu esi ezera vidū bezspēcīgs, un tu redzi vienkārši brauc ļoti daudz cilvēku 5 no rīta laivās, un tu esi ezera vidū. Un iespējams ir vairāk kā 2 laivas no Rīgas. Bija vairāk kā 2 laivas no Rīgas, jā. Līdz ar to tas tagad tiešām filmēšanās bijuši visādas situācijas, bet stresa līmeni nevar pārsist tas, kas ir bijis ezera skaņās. Jā. Bet tādā labā ziņā, jo, protams, laika gaitā mēs daudz ko iemācījāmies, un tagad tas tā nav. Jā. Bet sākumā arī nebija nekas jāmaksā par to, vai ne? Jā, bet bija tā, ka pirmos gadus nebija jāmaksā, bet tad bija laikam tas pats, man liekas, 3. gads vai kurš, ka vienkārši cilvēki sāka braukt pilnīgi pa visām vietām, tur caur kapiem laivas nesa un visās tādas lietas, un tad mēs protams, daudz nebija priecīgi, kas ir loģiski, un tad mēs domājam, kā to visu sāk koordinēt. Un tad izdomājam ostu sistēmu, kad attiecīgi vienojamies ar dažiem zemes īpašniekiem, kad ir ostas, un tad pirmkārt mums ir vieglāk kontrolēt to plūsmu, lai visiem arī ir, kur noparkoties, un visi ir priecīgi, un otrkārt arī, kā redzam, uz skatuves tur nav SMS kredīti vai citas reklāmas, un tīri, lai palīdzētu nosakt tās izmaksas, tas, protams, arī tās biļetes palīdz. Jo protams, tas nav peļņas projekts, bet uzbūvēt skatuvi ezera vidū, tas paprasa resursus. Es kaut kad sekojot Fiņķim Instagramā, redzu, ka ik pa laikam viņš arī tur būvē, viņš arī tur kā jau kārtīgs madonietis. Jā. Katram roka jāpieliek. Jāpieliek. Ok, labs. Reinis Spaili, tavs brālis. Jā. Viņš šobrīd arī menedžē tās ezera skaņas, joprojām? Jā. Viņš bija tur jau no paša sākuma? Jā. Jo viņu es atceros mazāk, mēs tevi vairāk laika pavadījām par Reini. Reinis iepazinu vēlāk, bet par Reini Spaili es pieminēju, un Agnes, es nezinu, kā viņš teica, tas kam Vestienas fiskultūra, vai ne? Jā, kas Fiņķis storijos vienmēr ir tas mītiskais tēls Reinis Spaili, kas ir Vestienas fiskultūra. Kā saka, būs Matīs Spaili, un es tā domāju, kaut kas, tas nav Bērziņš uzvārds, kas tu ko tu redz ikdienā. Un es tā kā prastu, varbūt brālis Reinim, tad mēs tā to Vestienas fiskultūra. Kas tas ir? Vestienas fiskultūra, tas bija tāds... Kur ir Vestiena? Vestiena tieši pie Kālu ezera. Ļoti skaista vieta. Ir īpaši tagad ziemā, visi vizit Vestiena. Tas ir turpat, kur Gaiziņkalns. Tiešām tur ļoti skaista kalnaina vieta. Un ņemot vērā, ka mēs tur pie tā ezera pavadam diezgan daudz laiku, tad mēs sākām tādu Vestienas fiskultūru, kas bija no rītiem rītrosmas arī Rīgā, bet teikšu godīgi... Cik liela ir tā komūna? Vispār... Tas sākās varbūt pirms kaut 2-3 gadi kā joks. Emīlija ieraksta Vestiena, vienkārši mēs pastamies vispār uz Vestienas. Vestiena komūna kā pilsēta vai Vestienas fiskultūra? Nē, par fiskultūru, bet fonā. Tas sākās kā joks, bet tagad pēdējo gadu, ja godīgi, es neesmu Vestienas fiskultūrā iesaistījies, bet brālis vēl joprojām no rītiem 6 organizē treniņus, ja nemaldos, Ziedoņdārzā vai Getiņā, un tur jau sāk nākt cilvēki, kas nav ar Vestienu saistīti. Bet tas ir tāds mītiska vieta, par ko es arī jau zinu ar vien mazāk un mazāk. Līdz ar to tur... Un, Festen ir bijušais, Vestienas nosaukums. Festen, Un tas, ja nemaldos, ir atvasināts no vārda festivāls vai kaut kas tāds. Izklausās. Jā. Es varētu noticēt šim tā. Nu, re. Bet... tur tad jāsauc Vestienas fiskultūras viens no pamatlicējiem Reinis, un viņš, es domāju, par šo krietni precīzāk izstāstīs. Tīri Vestienas. Bet arī Reinis ņemās ar filmēšanu. Jūs tā kā roku rokā to darat, vai īsti ne? Mēs, protams, sākotnēji to darījām roku rokā dienu dienā. Kāds bija nosaukums? Steve Spencer bija Steve Spencer. Kur arī Vestienas fiskultūra. Ir arī uzlēt video, burīgi. 242 nedēļas atpakaļ. Šeit mēs filmējām tikai pēdējos piegājienus, laikam,
ar domu, ka lai redz to, kad ir jācīnās ar sevi, jā. Rekrībrāls, jā? Iepriekš bija karnevāla jūtas. Jā, Edgars bija, jā. Jā, tā ir Vestienas fizkultūra. Ja kāds vēlas, rakstiet Rēnim, var pievienoties. Kā redzat, ļoti jautrs pasākums. Visit Vestienu. Visit Vestienu, jā. Vienkārši ar boks cimtu klapēm. Jā. Tā, lieliski. Labi, bet tu teici, jā, ka bija tā Steve Spencer filmēšana. Mēs uztaisījām tādu... Jā, Steve Spencer nevis bija. Un tas bija arī, tas ir, jā, būtībā mēs ļoti daudz strādājām un kopā, bet vienā mirklī es sapratu, ka man nedaudz vairāk ir tas sporta saturs un bišķiņ cita stila formāti, un tagad pēdējā laikā es savas lietas lieku nedaudz citur, jo tīri vai stilistiski vai nejūku, un ir bišķiņ tāpat kā rupmaize, baltmaize vienā grozā mēdz nelikt, vai ne? Un un tāpēc tagad mums ir arī vēl viena firma, kas ir Close Call atvasinājums, protams, no asa sižeta un Near Miss un tāpēc tagad arī ir tāds atvasinājums. Close Call what? Close Call Studios? Nē, bet tas ir... Par agru vēl. Var meklēt kaut ko, bet ir sijā ir viss. Ursaftiņā droši meklēt. Vestienā reģistrēt. Droši meklēt Ursaftiņā, bet nē, tur... Ursaftiņā viss ir kārtībā. Jā. Bet, jā, tā kā esam ļoti daudz strādājuši kopā. Tiešām Ursaftiņā. Esam ļoti daudz strādājuši kopā, ļoti dažādos foršos projektos. Un tagad vispār nesen bijām atkal pēc vairāku gadu pārtraukumu kopā uz vienu projektu aizbraucu palīgā uz Saudiju. Viņam tur ik pa laikam ir kādas reklāmas un bija forši pārmaiņas pēc atkal pastrādāt kopā. Ierakstīja, atveram lūdzu Delfus vaļā. Vienu no rubrikām mēs vēl neesam izdomājuši, kur foršāk ir Delfos vai TVNetā. Pastīsimies, kas ir noticis pasaulē šajās pēdējās nedēļās. Tu seko vispār līdz tam, kas notiek pasaulē? Cik ļoti? Skaties panorāmu katru vakaru. Katru nē, bet Delfs es noteikti pāršķiru katru dienu. 3 bojā gājušie saldas pusē. Nē, es domāju, kā ejam. Tu Matīs, tā kā vairāk, es domāju, tāds mākslas cilvēks, es pareizi. Es pat teiktu, ka es mazāk mākslas cilvēks kā... Vairāk sports. Jā. Jo... Man interesē noteikti. Latvijas boksā noslēgušies juku laiki. Seko boksam līdzi? Jā, Jā? Jā. 10. janvārī es skatījos Zutis cīnīsies. Jā. Interesanti. Starp citu šokar Čempionu līgai futbola spēles, arī futbolam seko līdzi? Jā, vispār sveiciens 2. līgas klubam, futbola klubam Allianz, kurā es spēlēju jau 7 vai 8 gadus. Un man ir 100 spēles 2. līgā. Šogad? Vispār. Un mums tagad publiski var izstāstīt, futbola klubam Allianz pieder Latvijas rekords futbolā. Mēs pagājušajā gadā Latvijas kausā, tur rozē dažādu līmeņu komandas, kā mēs zinām, Latvijas kausas. 99. gadā, ja nemaldos, Skonto uzvarēja Bausku 17-1. Un mēs uzvarējām pagājušajā gadā Limbažu 20-0. Tā ka mums pieder Latvijas rekords. Labi, let's go! Jā, tas ir iespējams man augstākais futbola klubs Allianz. Kas tur ir? Tikpat daudz mēs pieskaramies ziņām, varam iet tālāk. Tikko beidzās sezona. Kā vispār rezultāti 2. līgā, kur jūs palikāt? Šogad mums gāja kā pa kalniem. Cik bieži bija spēlējis? Es šogad paspēlēju, bet sezonas beigās gūtu traumu kaut kad augustā, un līdz ar to sezonas beigās. Šogad mums tā... Sestāvvieta. Jā, šogad mums bija tie rezultāti, kādi bija. Mēs pagājušajā gadā rekordu uzstādījām, tad mums likās, ka šogad varbūt nedaudz jāpiebremzē.
Nevar tā kā zemītē jāatpūšās. Pastamies sastāvā, vai ir Matīs Spēle, Jā, pastamies, vai tā ir taisnība, vai nav taisnība. Varbūt esmu atskaitīts pēc kurā traumas. pozīcijā tu spēlē? Es esmu malais pussargs, jā. Viņš ir. Tomēr neesmu atskaitīts vēl. Jā. Pussargs, kāpēc nonāca pussargu pozīcijā? Tas vispār bija tāds variants, ka mēs spēlējām Ismamaks ar to pašu Heliju. Mēs spēlējām Xbox kaut kad sen. Labs sākums futbola karjerē. Un tad es biju tikko atnācis Rīgu. Jā. Es domāju, bet es gribu pa īstam uzspēlēt. Un tad es redzams Ritvers Šreibers arī no Ergļiem. Es zināju, ka viņš kaut kur spēlē. Es uzrakstīju un aizgāju uz pirmo treniņu, nopirku tur visu jaunas būtas, visu. Aizgāju uz pirmo treniņu, bet šī ir īsta komanda. Un tad pagāja jau bišķiņi un braucām uz pirmo spēli kaut kādās Taicelā, kur un prasa, pa kuriem tu spēlē. Es saku, pa malu, tāpēc, ka tad, ja tu esi malā, tad tu saproti, ka tev no vienas puses neviens nevar uzbrukt. Un tad priekšā vajag pa malu. Nē, vienkārši, jo tad no vienas āna, tad neviens nevar. Un tad un tad es vienkārši pa to visu malu varēju skriet, jo es tikko biatlonu biju beidzis. Man tā tehnika tur bija, bet es varēju skriet ātrāk. Un tad bija tas, ka es pirmajā spēlē man uzlaid sākuma sastāvā, es iestu vārtus mistiski. Kaut kā gan jau no metra ar acīm ciet, visticamāk. Visiem bija acis ciet. Jā, un tad atpakaļ ceļā mēs braucam mašīnā, es saku, wow, es pirmo reizi 11-11. Jā. Un tad nākamā spēle, tur bija pārsteigti komandas biedri, bet nākamā spēle sāk no rezerves soļa. Bet tad nevajadzēja tik ātri izstāstīt. Bet redz, ka ir pagājuši jau kādi 7-8 gadi un ļoti foršs kolektīvs. Ļoti daudz labu laiku esam pavadījuši un tiešām prieks, ka es pieņēmu lēmumu pie viņiem aiziet. Un, jo vienam tajā biatlonā visā, ka tu viens skrien, tas tāda, tu tik un tā domā pa visādām lietām, bet te, ka tu aizēji uz treniņu, tur pamet bumbu gaisā un tu pa visu pārējo, kas ikdienā aizmirst. Un māks, ka tas ir tāds komandas sporta veidi, tāda forša vieta, kur atslēgt galvu. Kāda bija tev augstākie rezultāti biatlona laikos? Es biju 3 gadus Latvijas jauniešu izlasē, līdz ar to biju uz 2 pasaules čempionātiem junioriem un 1 jaunas olimpiādi. Un tur es biju visu laiku ap 60. vietu. Kā brīdis, jā. Nē, tur, protams, tas ir interesanti, ka bija tā, ka tu visu gadu trenējies un tev ir 1 nedēļa gadā, kurā tev jāparāda labākais rezultāts. Un tad katreiz bija, protams, cits iemesls, kāpēc tas nebija labāks. Bet tas sasummējās un laikam labi, ka tā būtu bijis labāk, varbūt būtu bijis turpinājis. Bet es biju tik un tā uz Olimpiskajām spēlēm kā mēdījis. Tik un tā. Un līdz ar to tik uz Olimpiādi. Lai vai kā, bet ja durvis aizvērts, iekāpšu pa logu. Bet šogad būs ļoti interesanti biatlona sezona, vispār olimpiskais gads, būs ko sekot. Mums ir ļoti daudz, bet ļoti labi jaunie talanti, un arī Andrejs ar baibu, un līdz ar to būs, man liekas, interesanta sezona. Super. Labs. Tā, kas mums, Kārli, ir... Pazīsimies Delfos, kas vēl notiks pasaulē. Vispār nav noslēpums, ka pasaulē notiek... daudz dažādu spēcīgu lietu, un cerams, ka notiks kaut kas arī gaišs, varbūt uz Ziemassvētkiem kaut kas ir vien labāks. Tev ir tiesības un mašīna? Jā. Ziemassvētks ir? Tieši aizvakar uzliku, jā. Prātīgs braucējs, cik tā punkti ir soda? Man liekas, neviens. Tad prātīgs. Tu esi ārzemēs visu laiku droši vien. Ārzemēs daudz punktu. Jā, tajā pašā Ursutā jāskatās. Jā. Nē, ārzemēs rezultatīvākais. Latvijas rekords nākamais. Bet man liekas, ka esmu salīdzinoši apzinīgs braucējs. Bet, protams, ir kur pieaugt. Bet man liekas, ka steigties ceļu tas ir diezgan muļķīgi. Tīpaši tagad ziemā, un tīpaši ir tās slavenās Rīga-Liepāja, Rīga-Ventspils šosejas, kur tur 2 fūras, 3 autobusus. Vienkārši liekas, wow. Viņi steidzās. Nē, jāpaspējas uz prāmi. Grūti izbraukt ātrāk. Rekur Sēsks ar sajūsmu sagaida VRC sezonas noslēgumu. Tas noteikti ir viena no tēmām, kurām mums jāpieslēdzās. Patiesībā arī pēc mana grafika mēs ejam uz to pusi. Un viena no lietām, protams, kad kā tevi droši vien varētu zināt vairāk no cilvēkiem,
ir tieši VRC un Mārtiņš Sesks, kuru Latvijā, es domāju, ka visi var atzīt par populārāko rallija braucēju. Arī autosportists kopumā, man Jā, liekas. un starp citu šodien, Saudarābijā pareizi ir sākas rallijas. Un, Madīs, tu esi bijis ļoti daudz plec pie pleca ar Mārtiņu Sesku. Ir šogad, ja nemaldos, iznāca filma Debitants. Pareizi. Un tagad arī viņa ir caur Rallija TV oficiālais VRC kanālos visur pieejama. Filma tiešām laba, noskatījos. Man patīk arī tas, ka beigu titros nav tā, ka Matīs spēlē režisors. Viņš ir montētājs, viņš ir visos sarakstos. Tāpēc... Mums bija tā kā Kārlis saka, vai tu esi redzējis jauno filmu par Sesku? Man tās tā kā, nē, es redzēju, ka Rallija TV ir kaut ko ielicis, bet es nezinu. Viņš ir obligāti TET Plus noskaties. Es vakar ieju TET Plus, man rādās. Turpini skatīties. Es domāju, kā, varbūt tas nav mans profils, varbūt saimnieks skatījies. Es uzslēdzu to filmu un es saprotu, ka viņus jau noskatījos tad, kad viņi tikko iznāca. Pavasarī tas bija. Jā. Un viņi ir nereāli krūti. Nenormāli krūti. Un tieši tie titri bija beigas. Tās beigas tā skatījos, domāju, kur tu parādīsies. Visur. Un tu rādies visur. Tā kā, tagad tas ir 10 vārdi, 3 ir tavējie. Jā. Īsumā, pirmais droši vien jautājums ir par to, kāds viss sākās? Kā tu satiki Mārtiņu Sesku un cik sen tas bija? Un kas? Es Mārtiņu satiku jau pirms gadiem 4, ja nemaldos, ka viņš jau brauca junioros. Un tad bija doma, ka uztaisīja pa viņu tādas... Junioros tas ir Eiropas jau rallija čempioni vai Latvijā? Junior VRC, ka viņš brauca vēl. Okay. Jā. Gadi 4, 3, 4. Jā. Un tad bija doma uztaisīt pa viņu tādas dokumentālās sērijas, kā viņam tur veicās, un tas tika izdarīts. Online mākslas ir pieejams 6. Pie manis ir vēl viena mājas, kur līdz galam nesanāca finišēt, jo tur, protams, bija tā vēlme, vismaz no manas puses uztaisīt iespējami vairāk un labāk, jo man gribējās arī, protams, parādīt, uz ko esam spējīgi. Bet kā tu viņus vispār satiki? Vai kā tu viņus uzrunāji? Tur mani uzaicināja, man liekas, Raimonds Zepes un Sandijs Semjonovs kaut kā tur tā saruna bija. Man ir jautājums. Skuba. Šī debitanta filma beigās rādījās arī Skuba filmas laikam, jā? Nē. Nē, Tāpēc, ka pa Mārtiņu Skuba filmas taisīja, Sandijs Semjonovs taisīja iepriekšējo filmu, kas bija pirms gada vai 2. Un tu varbūt neskaties neīsto. Nē, es noskatījos īsti. Par to mums, vai par tieši ralliju? Debitantā, man liekas. Debitants ir manē, jā, bet Skuba filmas tur nebija. Bet tā ir ātrums kartē, jā, otra filma. Tā otra. Tad varbūt es vienkārši, jā. To es netaisīju. Anyways, atgriežoties un pie tā, jā. Tur iepazināmies un ļoti interesanti bija jau tad būt tajā VRC vidē, redzēt, kā tas notiek, un Mārtiņš ļoti atsaucīgs un ļoti labs sportists, kurš strādā šādā ziņā. Un tad pagāja kāds laiks, pienāca VRC Latvija gads, un tad man atrakstīja atkal māks Raimonds Zepes vai arī Mārtiņš. Es domāju, ka Raimonds Zepes, hei, šogad Latvijā ir rallijas, uztaisam filmu. Es teicu, protams, taisam. Un tā mēs sākām filmu taisīt, jā. Un pavadījām ļoti daudz laika kopā. Un iemesls, kāpēc es varbūt esmu tur tik daudz tajos titros, jo man kaut kā liekas tādās dokumentālās filmās, man pašam patīk arī filmēt un būt blakus galveniem varonim, lai nav tā, ka mēs esam 3-4 cilvēki tev visu laiku apkārt, bet es esmu viens pats, un tad es varu... Tu nezini, kas arī notika. Pirmkārt, es nezinu, kas notiek, otrkārt arī attiecīgā situācijā es zinu, ko pajautāt, kurā mirkli jautāt, kurā netraucēt, kurā tomēr var patraucēt. Un, jā, jau bija viens brīdis, kad viņš teica, bet tas ir vienīgais cilvēks, kas var man nākt, ir blakus. Protams, jo viņš arī pie manis ļoti pierada, jo es tiešām ļoti daudz laika ar viņu pavadīju, bet Mārtiņš bija ļoti atsaucīgs un kaut kā apusēji tā uzticība bija, un māks tāpēc arī sanāca dabūt pāris ainas, kuras iespējams savādāk nebūtu bijušas. Jo tiešām tā slodze un tas, kā viņam bija tie pirmie 2 rallija Polijā un Latvijā, man arī bija pārsteigums. Jā. Es ar daudziem sportistiem esmu bijis, nezinu, tur Latvijas hokeja izlasi, ar basketbolistiem, ar visu kaut ko, bet šis bija tiešām tā kā next level. Tur bija, tu piecelies 6, tev jau 7 jābūt mašīnā, tu izkāp 7 vakarā, tev ir vēl visu laiku visi bildējās, visi ar tevi intervējas, tev aizies uz viesnīcu, tev vajadzētu skatīties onboardus, un nākamā rītā atkal tu celies 6.
un vienkārši šādā slodzē, ka tu 3-4 dienas vienreiz, tad paiet nedēļa un atkal. Visu cieņu. Man liekas, ka viņš nesalūza. Visu cieņu. Bet balstoties uz to, sanāk ar visu tavu filmēšanas background, tagad viņam bija blakus. Okay, es zinu, kā ir būt autosportā, kad tu esi nostrādājis visu dienu, nobraucies, tev vajag bišķiņu atpūsties, bet teorijā sanāk tā, ka tu vēl ņēmies ar video visdrīzāk, viņš gāja gulēt. Un tad, kad viņš cēlās, tev jau bija jābūt augšā. Tā kā pa lielam tu negulēji visu to. Nē, tāpēc man bija ļoti forša filmēšanas komanda. Tā viņi negulēja. Nē, mēs kaut kā izcīnījām šo darbu izdalījāt. Jā, filma ir. Viss kārtībā. Nē, jo mēs jau filmu, protams, taisījām un montējām pēc tam, ka viss materiāls bija. Un, es skatījos, bija kaut kādi vārdi, kas arī ir Latvijas driftā redzams, ir Arts Mihailovs. Tas arī bija parādījās. Jā, ar viņu mēs bijām Polijā. Jā. Vispār ļoti daudz cilvēki kaut kā tiešām bija sajūta, ka visus, kurus uzrunā, visi ir gatavi iesaistīties. Un ļoti daudz foršu mūziķi palīdzēja, uzrakstījām foršu mūziku, kas... Speciāli filmu. Jā. Tas ir ļoti forši pievienotā veidā. Jā, kas man likās, tā kā... Te arī mēs atgriežamies pēc sākuma, ne, ka tā mūzika kaut kur nosēžās. Un man likās, ka, ja ir iespēja un laiks, ka gribas nevis tur stoku muzonu, bet tā kā tiešām katrai tai detaļai pievērst uzmanību. Un... Jā, tāpēc arī šis bija tāds labs darbs, pie kura tos visus izmēģināt. Tikai es vakar skatījos to filmu, atceroties, kā beidzās Latvijas VRC, tad tieši tie pēdējais dobs, kas tika filmēts. Mēs arī tur bijām, starp citu, arī to visu es arī strādāju par brīvprātīgo tiesnesi, varētu tā teikt, kas bija tas palīgs. Bet skatoties tajā filmā, ir tas bildu pa augšā, tas sirdspūksti tādi. Tu apzinies to, kā beidzās rallijs, un tev ir tāds kā kamols, jau gan arī sāk kāpt kaklā virsū. Un īstenībā, filma beidzās tā, kā viņa beidzās, jo rallijs beidzās tā, kā beidzās. Bet vai tu kādreiz esi aizdomājies arī par to, kā tu būtu taisījis, teiksim, tās filmas beigas, ja mašīna nebūtu salūzusi, ja būtu bijusi tā 3. vieta, ja būtu šampanietis, tur nezinu, visas lietas. Vai tev kādreiz aizdomājies par to, kāda būtu tā otra daļa? Ja godīgi, vispār nebija aizdomājies. Padomā. Bet noteikti tā būtu bijusi krietni priecīgāk. Jā. Bet iespējams, ka būtu beidzies priecīgāk, bet to beigu epizodi, es domāju, ka es būtu tik un tā uztaisījis. Iespējams, viņa būtu savādākā tematikā, bet jo man to beigu epizodi ziemā ļoti gribējās, jo man gribējās parādīt, tāpēc bija sākumā tie rallija kadri, kur ar... Juniori tie ar avārijām. Ne, tieši ar tiem, ka Latvijā ar dažādām bembiem, ar visu kaut ko brauc. Un man gribējās parādīt, jo man likās, ka tā arī notiks, ka šo filmu paņems arī VRC savā platformā, un man gribējās vienkārši parādīt to, ka latviešiem autosports tas nav tikai par VRC posmu, bet ka cilvēkiem tiešām patīk braukt ar mašīnu. Arī ka Mārtiņam vienkārši patīk braukt ar mašīnu. Ja ir brīva diena, to mēs beigās arī redzam. Jā, vienkārši paņem BMW un brauc uz trasi, vai ne? Ka tas nav tikai, ka es gribu te bildēties, es gribu te braukt tādu. Vai tikai, ja tu nebrauc nekur vai VRC. Jā, bet ne, ka tiešām, ka tas ir no sirds, un māks, kad tas arī to parādīja tā pēdējā epizode. Un kad saslēdzām to sākumu ar beigām nedaudz. Kā jūs nonācāt līdz tam, es teiktu tā, ka jūs filmējat visu to VRC Latvijā, notika tie finiša kadri, bet kā bija beigās tā sajūta, jo es dzirdēju no daudziem, kad bija tādas konspiratīvās teorijas par to, kas īsti notika, ka pēdējais posms, kur zaļais Gurts Mārtiņš ar citiem kopvērtējiem ieskait, lai nesabojot to. Kā jums bija iekšēji, nebija kaut kāds runas par to visu, ka tas kaut kas varētu būt speciāli izdarīts? Vispār nē. Man liekas, ka ir tieši pretējs. Man liekas, ka to parāda arī tas, ka viņam pēc tam iedeva tos Ziemeļamerikas posmus, ka Mārtiņš vispār viņa visas tās intervijas un viņa klātbūtni tam rallijam iedeva pilnīgi citu un klāta statistikas šķautni visos mēdījos un visur, un tāpēc tieši pretējs. Ja viņš būtu bijis tajā trīniekā, es domāju, ka to visi gribētu. Gan M-Sport gribētu, gan VRC ļoti to gribētu. Līdz ar to tā ir teorija, es diemžēl vispār pirmoreiz dzirdu vispār. Un tur nebija nekur ne tādas sarunas, nekas, jā. Cik liela bija tā filmēšanas komanda vispār tavos spēkos priekš filmas? Viņa, protams, variēja attiecīgi uz posmiem.
Nu, tieši piemēram, uz to Latvijas posmu mēs bijām 4. Tas ir filmētāji, visi kopā. 3-4, jā. Tu pēc tam darbojies visu tā. Jā, nu materiāls mums bija ļoti daudz. Nu, jo mums vienkārši bija tas, ka mums bija vienošanās ar VRC, ka pašu to braukšanu mēs īsti nevaram filmēt, tāpēc, ka to filmē viņi. Nu, jo viņiem arī, random latvieši, kur taisīs filmu, vai ne? Bet tur ir ļoti tās licences, kas ko var filmēt un kurās trases posmos drīkst stāvēt, kuros ne. Un bija norma, ka viņi mums dod visu tiešraides materiālu, bet mēs nevaram filmēt pašu braukšanu. Līdz ar to tāpēc tādi baigie palielinājumi, kadri ar mašīnu un tādi īsti nav filmā, ir ļoti maz, tāpēc, ka vienkārši mēs to nevarējām filmēt. Bet viņi deva mums tos visu tiešraidi, kas ir forši, līdz ar to mums bija visi onboardi un viss tas. Un, jā, tur ir tās atļaujas, tur ir ļoti striktas. Tagad, protams, ka viņi ir redzējuši filmu, viņi protams, publicēja, un tagad būtu bišķiņ vieglāk tās atļaujas sarunāt. Es atceros, ka mēs bijām ar Arturu Virbulu, mums bija tā iespēja vispār pirmoreiz man dzīvēs, es komentēju tur drift tiešreiz vispārējo, bet mums uzrunāja LTV, Latvijas televīzija, ka mums būs jākomentē tā parādi. Un mēs sēdējām ar Arčuku, sveiciens arī Arčukam, turpat malā pie Vecrīgā, un mēs sēžam un komentējam, kas notiek vispār vieglākā nauda dzīvē, jo mums nebija laika iespraukties, jo tur viss sekšanas notika. Mēs sēžam un nāk braucēji, un skaties nāk Mārtiņš Sesks un Matīs ar kameru. Un man vēl ir video, ko es tev rādīju, es aizsūju Metju, un viņš bija tā locked in, nokoncentrējies, viņš pastījās uz mani un bija tāds tā kā, Nē, tāpēc, ka... Darbs. Ne, mazāk par to, vienkārši tāpēc, ka tur ir tāda situācija, ka, tur viens random čalis ir blakus visiem sportistiem, viņš tur, sāk kaut ko bļaust. Tādi ir draudz. Jā, bet, tāpēc viņi varbūt ir uz 1 vai 2 raujiem. Tur ir tā starpība. Jo tev jāapzinās, kur tu atrodies un ko tu dari. Tajā mirklī prioritāte būtu pēc iespējas mazāk redzamam, lai tu vari labākas lietas noķert. Jā. Kā vispār tev pašam Atvaino, kas tev nepasveicināja pretim. Nē, klausies. Kā vispār, protams, bet kā tev pašam liekas, tu biji Polijā, tu RC, vai ne? Pret Latviju tas līmenis, tā bija pirmā reize vispār. Strokšs tur, kā viņš pats teica, tas bija crazy, ka tu esi mazliet 500,000 mīnusā tajā dienā no sērijas. Bet kā tev izskatījās tas VRC līmenis Latvijā? Jo man personīgi likās viss tur lieliski, un es domāju daudziem arī, bet kā tev tas izstījās salīdzinot par kaut kādu Poliju vai citiem pasākumiem? Tagad vispār kopš tā raujas bijis vēl uz kādiem 8, ja nemaldos, vai pat 10. Jā. Un, manuprāt, arī cik es apzināti, protams, arī prasu visiem citiem, kurus es satieku, un bijis ļoti labi norganizēts. Un it īpaši priekš pirmās reizes tur viss bija kārtībā. Es domāju, ka nav noslēpums, ka gan jau Strokšs ar komandu cīnās, lai būtu vēlreiz Latvijā. Un nevienam nebūs pretim arī te braukt. Jo es atceros, tagad bija tas Polijas VRC, bija kaut kāda dopiku apturē dēļ skatītājiem, kas līdz uz trases. Es gaidīju, ka Latvijā būs tas pats. Un, kā jau minēju, es biju tajā tiesneši, kas ir trases tiesnešu sastāvā. Un tur bija tas moments, kad bija tik striktis. Un tur nebija tās striktas, bija tās norādes, un tev nebija nekāds atkāpes. Tu biji, ja tu redzi cilvēku pāris sarkanai līnijai, visu ar visiem spēkiem dabū prom, jo šo mēs darām. Šī ir tā pirmā vienīgā reize, kad mēs varam parādīt, ko mēs varam uzlikt kādu latiņu. Un, es teikšu, nereāli vienkārši viss tas darbs, ko arī mēs darījām, tas bija palielam. Es biju sestdienas dopā kaut kad rīta pusē, kad dienas pirmajā pusē. Darbs sākās jau piekdienas vakarā. Es neredzēju ne biķerniekus, ne atklāšanu, neko. Mēs jau bijām tukumā, sākām strādāt. Tur darbs mežā, visas lietas, izlikt trasi, nočakot visu pareizi, izmēri. Protams, es domāju, ka vienkārši atlikt tur būt 1-2 tādiem incidentiem, un mums vienkārši to posmu vairs neredzēt. Jo nav noslēpums, ka ir dažas naudīgākas un lielākas valstis, kas vēlas tos posmus. Kaut arī tagad noslēdzošais posms notiek Saudija. Es domāju, ka viņiem ir nedaudz vairāk līdzekļu, lai piesaistītu VRC. Kādas prognozes? Vispār es tiešām ļoti vēlos skatīties šo posmu, jo man liekas... Rīt shakedowns sākās. Man liekas, jā, un es nezinu, vai skatītāji jau būs redzējuši vai ne rezultāts. Man liekas, ļoti aizraujošs un interesants rallijs, tāpēc, ka visi brauks pirmo reizi, neviens iepriekš nav bijis.
Un Toyota cīnās. Pirmo reizi tur ir, jā. Jā, un Toyota, un līdz ar to neviens to trasi nezina. Toyota cīnās savā starpā par uzvaru. Protams, Hyundai arī vēlas parādīt, ka šis gads nav bijis zemē metams. Un arī Mārtiņam liekas fantastiski iespēja parādīt sevi, jo tā kā Polijā uzlikt tādus labos laikus, viņš pabakstīt to kopētājumu. Jo tagad arī Tanaks sašūpoja to VRC braucēju tirgu un Rovampēm arī. Rovampēra pateica, ka viņš uz F1 ies. Jā, un viņš tikko taisīja F2 testus. Viņš aizbrauca uz testiem vispār pat taisno pēc posma. Jā, kas ir nereāli. Jā. Labi, Kalorīsmā brauc driftā. Viņam ir Toyota, Supra. Es teikšu tā, es domāju, ka jebkurš autosportā zina to, ka rallija braucēji vislielākie širmnieki. Un es esmu redzējis pats arī Latvijā. Raufs Sirmats iekāpa Jāņa Lamberta mašīnā. Es atceros pirms ļoti daudz gadiem pro klasē. Viņš gandrīz aizgāja līdz piedestālam bez nekādām problēmām. Tāpēc arī Rovampērē brauc driftā, ja nemaldos arī autošosejā. Katru reizi, kad rallists iekāpa pie automašīnas stūris, ir pilnīgs kosmos. Tā kā pilnīgi reāli viņš var nokļūt arī uz F1, iespējams, bet pie reizes ir jautājums, vai tu dabūji izbraukt VRC automašīnā vismaz blakus. Protams, ka ne pie stūres, bet blakus. VRC automašīnā nav vēl sanācis, bet nesen ar Neikšānu mašīnu man Mārtiņš vienu aplīti izbraucām. Pareizi, arī par šo es atceros. Bija viens tāds gadījums, jā, bet tur vienalga ar kādu mašīnu, kaut arī ar to pašu veco, es negribu teikt veco, bet ar to ziemas BMW, kas bija filmā, vai ar... Viņš ir vecs. Viņš ir vecs, jā. Viņš ir vecs. Viņam 30 gadi. Es par to mašīnu tā nevēlos runāt. Viņa laba mašīna. Protams, mēs arī zinām. Skaista laba mašīna. Jā, es tikko tādu nopirku. Tas jūsu vārdiem vecais BMW bija tikko VRC Instagram kontā, līdz ar to tā, ka, un... Tā kā bieži no malas skatoties, labi, tu redzi, viņi traki brauc un ļoti iespaidīgi un tā, bet tiešām blakus esot tie respekta punkti man bija reiz 10, jo tu saproti, cik uz kādiem milimetriem tiek kontrolēta tā mašīna. Piemēram, pa to Bauskas mēmās trasi mēs izbraucām ap un man likās katrā otrajā līkumā es pēdas iespiedu grīdā, jo man likās, ka tūlīt būs kontakts, bet vienkārši nav. Vienkārši jo viņš tik labi kontrolē tā mašīnu. Un ja tā var kontrolēt 180 ar mežu, labi, tad tur ir ļoti jāpaļaujas uz stūrmani, kas sēž blakus. Un man īstenībā patīk šī Mārtiņa savienība, kas ir ar Renāru Franci, kur ir, Renārs varētu būt tēvs viņam, jā. Ir divas dažādas paudzes, dažādi vecumi, bet viņi brauc kopā, liekas, ka viņi cimds ar roku vienkārši perfekti. Kaut kāds, teiksim, labi, arī filmā bija redzams, ka bija kaut kāds, varbūt, tur nianses pie pierakstiem. Tās es izcēlu, protams, jo kaut kādas vajadzēja. Man ik pa laikam patīk pasties kaut kāds onboardus no Latvijas rallija, kur tu bieži dzirdi, kad pilots brauc un saka stūrmanim ātrāk vai lēnāk, tā kā stenogramu lasīt. Bet te bija tas moments, tur bišķi nokļūdies. Bet tā savienība arī kopā īstenībā, un tas Renāra arī atspoguļojums filmā bija, tad mierīgi ikdienas dzīve ar suņiem peldās jūrā. Nav nekas tāds. Te es braucu VRC Polijā, te mums ir rallijas Igaunijā, un tad VRC Latvijā, un tas atkal suņiem papeldējušies. Tas moments tāds arī patika. Renārs arī, protams, ļoti daudz laika ieliek, lai veiksmīgi sagatavotos. Jā, malači. Super. Prieks tiešām, ka Latvija var. Jā, un Tura Mīkšs tagad, kas notiks Saudijā, jā, negaidīti pāris vietas atvērās. Redzēs, ko solīs nākamais gads. Liekam piedestālu. Liekam. Kur redzam Mārtiņu? Šajā Saudiju posmā? Jā. Sāc Matīs, tu viņš vairāk tā kā pazīsti un zini. Jā, protams, ka piedestāls. Es ļoti novēlu piedestālu, bet vispār man no malas skatoties liekas, ka Ford mašīna šogad ir bišķiņ vairāk atpaliek kā pagājušajā gadā. Līdz ar to ļoti sarežģīti būs piedestāls. Bet, ja būs kaut kāda 6. vieta, super. Tas tavs gala lēmums. 6. vieta. 6? 6. vieta. Es saku 5. vieta. Tad lieja 4. Nē, 3. Dievs dod. Es būšu tikai par. Būs 4. Koka medālis. Tikai par. Jā, tā kā tas super. Bet, rallijā interesanti tā sezona, jo tagad arī Hyundai, kā zināms, Tanaks aizgāja.
aiziet. Pēc 20 gadiem. Jā. Man liekas, 18. Iepauzē precīzāk. Iepauzē, jā. Tas, ko es vēl gribēju prasīt, kā tu nonāci līdz tam, ka to filmu tu uztaisīji Latvijas mēķa auditorijai, debitants? Kāpēc tikko Rallija TV un VRC izdomāja viņu publicēt? Kā jūs līdz tam nonācāt? Viņi, protams, zināja, ka tāda filma top, tāpēc, ka, vajadzēja dot visas atļaujas, un viņi mums deva tās tiešreižu materiālu. Pusgadu jau tās sarunas norisinājās, vai tas bija nesen? Nebija tā, ka būtībā mēs pabeidzām filmu, un tad viņiem, protams, arī ļoti interesēja, kas ir uztaisīts, un mēs sagatavojam bišķiņu anglisko versiju, kur komentētāju balsis aizstājām ar VRC komentētāju balsīm. Tīri, lai bišķiņ lielāks procents no filmas ir angļu valodā. Un viņi noskatījās filmu un teica, ka ļoti grib parādīt arī saviem skatītājiem, kas ir forši. Es, protams, apzināti taisīju ar domu, vai cerību, ka viņi būs tajā VRC kanālā, jo forši parādīt, kā mums te iet, un parādīt Mārtiņu, parādīt Latviju, un tos ļoti vēlējos, un tāpēc es apzināti gribēju uztaisīt tā, lai viņiem arī ir interesanti. Krūt. Kāda ir tava ikdiena tagad? Jo tas, kad mēs runājam šo tikšanos, tu minēji no 25. līdz 27. varbūt. Tas ir šitik maz. Jā. Tāpēc gribēju saprast, no kurienes tu tikko ieradies un kur tu dodies? Jā, sanāk diezgan daudz ceļot. Es pēdējo gadu vispār strādāju arī ar Hyundai komandu, un tāpēc diezgan daudz sanāk uz tiem posmiem braukt ar viņiem, arī uz testiem. Okay. Un tagad tālāk es braukšu tādā ļoti, ļoti sen neesmu bijis tādā netik ļoti darba braucienā, un braukšu, kā es pieminēju sākumā, to Raimondu Dombrovski. Viņam tagad ir Amerikā tās dzeltenas skolas buss uztaisīts, kurā var dzīvoties, un ar to busu no Los Angeles braukšu uz Dallas tādā pārbraucienā. Roadtripiņā. Tas ir garš diezgan pārbrauciens. Jā, tās 20 dienu pārbrauciens. Tu esi bijis Amerikā, vai ne? Jā. Okay, jo es tieši biju Dallasā pirmo reizi pāri The Big Pond, Amerikā, un interesanti pieredze, viennozīmīgi. Tāpēc es domāju, tas kultūras šoks, es tieši pārcēlos, man liekas, no atvaļinājuma no Grieķijas, kur ir maza serpentīna, mazas ieliņas uz Dallasu, kur ir 5-lane highways. Un no LA uz Dallas tas tāds labs piedzīvojums. Jā, beidzot bišķiņi atpūšas, jo bijis ļoti darbīgs gads. Jā, bijis ļoti darbīgs gads, un liekas, ka bišķiņi jāievēl kalpa, un tad jau sāksies jaunais gads ar jauniem braucieniem. Tiesmā tev radās jautājums, tavas profesijas pārstāvjiem ir sezona vai nav sezonas? Man liekas, ka nav. Protams, es esmu dzirdējis viedokļus, kuros varbūt periodos ir vairāk darbi, kuros mazāk, bet man liekas, ka tas ir kā kuram. Man personīgi, protams, man ir pietiekami, ko darīt. Es varētu arī tagad decembrī palikt uz vietas, bet man liekas, ka bišķiņi vajag uzņemt enerģiju un arī to pašu radošo brīvību. Es īstenībā arī tiešām nesen domāju, vajadzētu bungas aiziet pasaulē vai kaut ko, kur ir bez nosacījuma radošā brīvība. Jo man ļoti patīk tiešām visi projekti un darbi, par kuriem es pēdējā laikā strādāju, bet tik un tā tev ir tā sajūta, ka tev ir kaut kas labs jāizveido. Piemēram, mazs reklāmas klips, bet tev tik un tā ir jāizdomā kaut kas tāds, lai tu un vispārējie ir priecīgi. Bet tāda beznosacījuma, radoša, brīva vide, tas ir tas, ko ik pa laikam vajag, lai tādu atelpu iegūtu, man liekas. Kas ir tas krūtākais klips tavā atmiņā? Neskaitot filmas, bet varbūt kaut kāda reklāma, īsfilma vai interesantākais piedzīvojums. Pirms 2-3 nedēļām uztaisījām Donam klipu. Tas bija pareizi, tagad tu man atgādināji. Tas bija, man liekas, tāds pēdējais, kurš man likās izdevies. Lai saliktu kopā to, ko iepriekš Matīs teica, ka par braukšanu blakus VRC mašīnā, ka viņš teica nekšanu blakus, tas bija, tas salikās kopā ar to, un tur ir vēl neliels backgrounds, tā kā mēs esam pazīstami. Matīs pirms pāris mēnešiem atrakst, hei, klausies, tu nezinātu, kurš Latvijā gribētu uzmest kūleneru mašīnu? Foršs jautājums. Nē, pirmā doma galvā bija, tu zini Saisku, bet kur problēma, bet es domāju, viņam droši viņš nevarētu tādas muļķības parakstīties darīt, un es domāju,
Es zinu autosportu, es zinu tiešām, cik viņš ir drošs mūsdienās, ja tev mašīna ir karkas un viss pārējais, visdrīzāk viss būs safe, bet, protams, var satraumēties. Un es ilgi nedomāju, sarakstīju, jā, un tad es gaidīju to invaitu, un tad pēc laika iznāca Dona klips, un es ieraudzīju Neikšāna backstage, sveiciens arī viņam, protams, un es ieraudzīju to visu, un es domāju, tad ne šoreiz, laikam, nebūs tas kūlens. Jā, bet pastāst par to, kā jūs taisījāt Donam klipu. Jā, bija tā, ka man tieši bija. Jā, es varam uzlikt fonā YouTube. Es neesmu redzējis, diemžēl. Es esmu redzējis tikai tās backstage bildes. Jā, bija tā, ka Dons, kā saucās? Tuvums, jā. Oh my gosh, 4 džeki un Dona dziesma. Jā, fantastiski. Lielisks izpildītājs. Man brālis vienmēr viņu ir heitojis, un es teicu, ka nē, tas ir katram. Jā, un bija tā, ka viņš atsūtīja dziesmu. Bet šito gan mums, man liekas, nobanos, ja mēs te radio laidīsim. Varam, jā. Mēs varam pēc tam mājās noklausīties, jā. Ok, labi, tu mājās braucam. Bet pastāst, jā. Un tad viņš atsūtīja dziesmu, un es uzrakstīju 3 idejas, 2 tādas salīdzinoši gaidāmas, un 3 ar domu, ka, gan jau negribēs šito. Bet tas bija tieši pie Neikšāna, vai tas ir citas telpas? Nē, tas ir citas telpas. Un tad viņš saka, hei, daram šitā trako ideju. Un let's go, un tad man likās apvienoju tās vidas, kuras pēdējā laikā visvairāk esmu pavadījis, kas ir autosports un šo mūzikas video klipu. Tas dialogs notiek tev un Artūram? Jā. Tik jau precīzi. Es tā skatos, tas viss video klips tajā, kā sauc to filmu, kurā bija Toms Krūzs, kur viņš lidoja lidmašīnu iznīcinātājiem. Neiespējamā misija? Nē, viņam bija jā, to es arī Top Guns, jā. Tas bija tajā fantastiski, ja šādas filmas man tas pirmais tāds, viņš tajā ādas jakā piebrauc vecā amerikāņu mašīnā. Jā. Es arī taisīju boksa filmu kādu laiku atpakaļ, tāpēc arī vēl viena reference uz maniem iepriekšējiem darbiem. Gan klips, gan dziesma, tur bija viss kārtībā, jā, tur tālāk arī būs tie kadri ar... Neikšāns sagādāja mašīnu, jā? Jā, milzīgs paldies gan viņam, gan Bauskas mūsu trasē. Tiešām tur bija arī tā sajūta, ka visi vienkārši ir gatavi iesaistīties un palīdzēt. Jo šādu mūzikas videoklipu īstenot, protams, bez citu cilvēku palīdzības nav iespējams. Un arī šeit arī bija mūsu pieminētais Mārtiņš, arī iesaistījās, palīdzēja. Jā, to es gribēju saprast. Andris Neikšāns ir ļoti, ļoti pieredzējis rallija braucējs. Jā, viņš... Kāpēc Mārtiņš brauc? Pirmkārt, tāpēc, ka es uzrakstīju tev, un es arī uzrakstīju Mārtiņam ar domu, ka vienkārši man likās, ka viņš noteikti netiks. Par šo es neapvainojos. Es būtībā 2 saviem labākajiem braucējiem uzrakstīju tev un Mārtiņu. Es esmu bijis BMW kausā top 10 Baltijā, bet Mārtiņš bišķiņ ir vairāk. Jā, un tad es uzrakstīju, un Mārtiņš bija Nogala, kurā tiek. Un tad es viņam prasīju vienkārši arī par mašīnām, kur tavuprāt meklēt. Un tad viņš saveda kopā ar Neikšānu. Un, protams, milzīgs paldies arī viņam. Un te bija vispār arī situācija, ka pa dienu, no rīta riktīgi nolija. Un līdz ar to tā trase bija ļoti dubļaina. Un, ja nebūtu Mārtiņš, tad izskatītos, ka mēs uz 10 km/h braucam. Jā. Un... Tāpēc man, protams, bija žēl, ka viņa nebija sausa, jo tad tas ātrums iespējams būtu reiz 3 un jaudīgāk, bet tik un tā Mārtiņš bija māks vienīgais, kas par šiem dubļiem varēja to ātrumu parādīt. Jā. Bet ar visu to es atceros, Dons, man liekas, ar dziesmu par dzīvi runāja, vai kaut kādā no intervijām es viņu runāju, un viņš stāstīja par to, ka viņam prasīja arī, laikam, man liekas, ka jā, Timrods dziesmu par dzīvi viņi runāja un prasīja, kā tev pašam iet, un rekrutas tā avārija arī tas Kulins. Un tad Timrods prasīja, un Dons teica, ka viņam bail ir, ka viņš nemaz tā tur neieskrējās un knapelīs tur, kuram ātrumam tika. Bet bail arī par to, ka mēs apzināmies, cik maksā tādas mašīnas. Un, tas bija tas Kulins, bija pa īsto? Nē, tas nebija pa īsto, vai ne? Tas taču bija uzliec beigās, tur pašās beigās. Ja, kaut kas tur ir pa īsto, kaut kas varbūt nedaudz. Kaut ko mēs varbūt nedaudz pieelbojām, bet kaut kas vispār bija Kulins, nopietni? Kā tev izskatās?
Nav kadrā kūnas. Ir kadrā kūnas. Nu, par ko mēs runājam? Kurš sēdēja Dons, jā? Nu, jā, ne jau Mārtiņš. Mārtiņš šodien savs starts ir saudīt. Tātad beigās tu izvēlies mani vai Mārtiņu, mums nebija plānots kūni, bet Dons, ka brauca vienkārši. Viņam sanāca netīšām. Tas bija tas moments, jā. Nu, nopirka viņš to evolūciju. Jā, bet bija ļoti laba diena pavadīt mūsu trasē, jo man likās, ka tāda salīdzinoši mierpilna dziesma kaut kādā ziņā, bet ar agresīvu tādu emociju, un tāpēc saliekot kopā ar šādu bildi, liekas, ka tur tas kontrasti savākās. Tas bija labs miksiņš tāds, jā. Vidējās, jā. Medium. Vai kas large. Tev garšo no ēdieniem? Kas tev ir tas, ja tev būtu jāatsakās no visām pasaules virtuvēm, bet jāpatur viena? Kura tā būtu? Āzija, Latvija? Labs, jā. Ne, es, protams, ko Latvija paturētu. Protams. Nu, kas var būt labāks par vārītiem kartupeļiem, karbonādīt, jā. Bet man patīk arī pašam gatavot. Kuram gan nepatīk garšīgi pārēst. Tā ir tā latviešu virtuve. Latvijas, bet latviešu virtuve. Jā, jo latviešu virtuvē, protams, ir arī visādas pastas. Latviešu virtuvē ir visādi čili, vai ne? Mēs jau esam internacionāli tauta. Tu esi pats skatījies, ko atrod Google, ierakstot Matīs Spaili? Tavuprāt. Izdara minējums, pirms mēs spiežam enter. Kas būs pirmās asociācijas? Mana bilde kaut kāda gan jau. Nu, gan jau, ka Dona klips, tāpēc, ka tas bija pēdējais. Tu domā, tik ātri jau būs, jā? Domā, ne? Es domāju, ka nē, bet es Matīs Spaili biatlons, tas ir kompliments. Tas ir kompliments. Un attēlu uzspied uzreiz. Jā, un futbolists paskaties. Režisoru Matīs un futbolists. Cik skaisti. Futbolists. Latvijas kronika, Rūkī filma, Mārtiņu Sesku, LinkedIn. Labi, ka neuzmet kaut ko citu vispār. Grupa Nūdisti, piemēram. Man jāatrod tas mūsu Nūdistu albumu covers, kur mēs pirtī gājām bildēties. Nu, jāskatās. Nē, bet bija forši, jā. Un televīzijā tu biji ar kuru filmu sakarā interviju ar režisoru Matīsu Spailu? Nē, nepateikšu. Šis bija raidījumu. Tev bija raidījums? Jā. Interneta akadēmija. Jā, es biju režisors arī tādam raidījumam. Okay. Jā, nu ik pa laikam jau kaut kas tiek uztaisīts un kaut kur par to tiek pastāstīts. Tā ir. Krāsaina dzīve. Jā, nu, tiešām nesūdzos. Man liekas, bet tas ir muļķīgi skan, bet tiešām man ir interesanti darīt savu darbu. Bet tas arī nebija tā, ka tas notiek vienā dienā. Jo man, protams, likās, ka es gribu taisīt filmas nevis par, medicīnu vai par kaut ko es maz zinu, bet man gribējās par sportu. Un bija ļoti daudz, protams, arī jāuztaisa, lai sevi pierādītu. Un tagad par laimi ir situācija, ka var braukāt pa pasauli un taisīt filmas, jā. Tā kā tagad nāk ziema, tev to arī plāno uzslēpot? Vai? Es ļoti ceru, jā. Es zinu, ka man šogad atkal būs uz Olimpiskajām spēlēm jābrauc. Kuros datumos? 16. februāra sākums līdz februāra beigas. Bet jau Supernovu neredzēs. Supernovu, es domāju, es vienu gadu vispār biju iesaistīts arī Supernovā. Kāpēc es nebrīnojos? Es vienu gadu biju iesaistīts. Bija ļoti interesanti to visu piedzīvot. Un tagad daudz runā, ka kā tur izvēlās neīstās dziesmas, kuras rādīt cilvēkiem. Tiešām es varu teikt, es vienu gadu tur biju, tur ļoti godīgi tam pieiet. Nav tā, ka šis mums obligāti jāliek, vai šis mums obligāti nav jāliek. Tiešām visi klausās atsevišķi, sabalso un tad skatās kopējos rezultātus. Tā, ka tas tāds... Es biju... Vismaz laba Supernovas virtuve tāda īstenībā. Jā, bija ļoti vispār, un arī ļoti, jā, visi rūpīgi tur pieiet un bija interesanti un labs. Bet tas bija pirms arī 3-4 gadu nācos. Tā, ka citi zēni vinēja. Jā. Citus nezinu. Citas, viņš zina zēnu, nu, tā kā citas zēnus nezinu. Citas zēnus, nevis sadarnoids, bet tā kā grupa citi zēni. Jā. Par sportu runājot, īstenībā mums ir arī vēl viena sportiska aktivitāte visiem viesiem ieplānot, kas ierodās. Perfekt.
Un mēs gribam pārbaudīt arī Freestyles, ja? tavu precizitāti. Īstenībā mums vēl ir laiks ar to, bet nē. Pavisam vienkārši. Mums ir šeit svari. Tagad Vācijā arvien populārāk paliek šovi. Tā ir labi, ļoti labi. Saprati, jā. Tur ir ļoti daudz dažādas aktivitātes, bet tava aktivitāte būs pārgriezt šo te produktu precīzi uz 2 daļām. Perfekti. Mēs viņu nosvērsim un pastīsimies, un tad mēs piefiksēsim tavu rezultātu. Un šādā veidā mēs arī caur sezonu, lai arī cik viņi būtu gara, mēs iesim cauri visiem rezultātiem, un tad noteikti arī būs kāds pēcbalva tam precīzākiem. Visdrīzākais banāns. Bet tā ir, jūs skatāties gramu starpību, ja? Jā, procentuāli. Vēl jau vairāk Tad procentuāli. nosver To mēs sarēķināsim. Mēs varam nosvērt, bet mēs arī atsevišķi puses nosvērsim. Jo, kāpēc procentuāli? Jo citreiz tu nopērci lielāku. Jā, es tāpēc prasīju par gramu starpību. Zini, jā. Mēs varam arī nosvērt viņu vienu pašu. Klasiskais 125. Šis ir parastais, jā, topiņš parastais. Un tu vari griezt, kā viņi to zinu, es jau domāju. Bet kamēr es domāju, kā griezt, varbūt varat pastāstīt, kādi top 3 viesi no Latvijas, kurus jūs gribētu redzēt, bet neesat vēl uzrunājuši? Mūsu saraksts ir ļoti garš. Mēs tev teikšu atklāti, šo mēs esam perinājuši jau ļoti ilgi. Un, īstenībā, jā, derētu arī ieskicēt, tā kā pie pirmā epizode, tad... Tā kā es iepriekš teicu, ka, principā, tas ir šaus, pasies, viņš mēra. Oh my gosh! Bet nu, tur ir viltīgā daļa, tas kātiņš, vai ne? Bet atbildot savu jautājumu, mēs, protams, koncentrējamies, kur to es man ļoti nedod. Tas neko nedod. Bet viens no cilvēkiem ir Matīs Budovs, ko mēs drīz šeit redzēsim arī, kas ir ļoti attīstījies teātra jomā. Un Danijs Sāro mums ļoti labi pazīstams cilvēks, ko arī droši vien daudz zina. Un vēl kaudz ar cilvēku. Tas pats Fiņķis, ko mēs šodien arī video redzējām, un labi zina noteikti arī viņš. Un ļoti daudz cilvēku un grieziens tika veikts. Nu, vecīt! Kā tev pašam šķiet? Nav, šis ir smagāks. Vecīt, jā, tur. Jā, es bišķi pa daudz pārreikinājos par to. Ai. Nu, būs tā. Tā, slēdzam iekšā, pastīsimies atsevišķi katru. Tātad, šīs mums ir 61. Nav tik traki. Patiesībā izklausās ļoti precīzi. 63, 63, wow, bišķi tomēr. 2 grāmi tikai. Kā teicu, kļūdījos. 124, jo mēs kopā uzliekam. Nē, 125 tomēr, nu, jums tur kaut kāda precizitāte. Nē, bija 60, mēs redzējām, bija 62, 64. 61 jau tagad ir, pagaidi. 61, 63. 61, neskrāpēja nos. 61, 63, viss ir pareizi, 2 grāmi atšķirība. 2 grāmi uz... 62, 63. 62, 63, tas ir nenormāli. Nu jā? Ir viss pareizi. Viss ir. Tā tad, veiksim nākamajiem. Toņās sarēķināsim šajā gadījumā. Mums ir 1 pret 125. Tur jau sīkāks iedaļas nav. 0,8%. Nu, tas ir sīkāks, nav, bet kāds var trāpīt precīzi pa nulītēm. Nu, katrā ziņā spiestīšu pie Matīs klāt 0,8. Teikšu godīgi, jūtos labi. Es teikšu godīgi, es negaidīju to, bet tu acīm redzot, ko Leņķītis iegriezis. Tu esi sarēķinājis, ka tas kātiņš ir tieši tik smags. Un Leņķītis bišķiņ redzēja? Wow. Un vēl Leņķītis, jā? Nē, tieši. Jā, nu šo tu vari apēst arī. Paldies. Vai tagad vai vēlāk? Mēs varam padalīties, bet katrā ziņā tas izklausās, tā nasta ir milzīga tev. 11 gadiem uzradusies, man liekas, caur mūziku, caur ezera skaņām, caur rock grupu. Caur grupu. Dzirdēji to svaru. Rock grupu. Tur bija mākslas, tai grupai bija tikai daži rock grupas elementi. Dažos vakaros viņi bija vairāk. Bet tā man doma ir, kas man fascinē, ir, kad cilvēks ir izgājis caur biatlonam un tagad filmē video un tāpat atgriežas pie specifiskiem gabaliem priekš filmas. Tad satiekās Donu, uzmet Kuldeni rallijā un aizbrauc tagad no LA pārbraukt ar skolas busiņu uz Dallasu. Tā kā visu cieņu, Matīs, milzīgs prieks, ka tu biji šeit šovakar. Jā. Prieks būt pirmajam un cerams, ka nākamajai viesi pastāstīs arvien interesantākas un labākas notikumus. Jā. Noteikti. Ja ne labākus, tad citādākus, jo katram jau tā
savā virtuvē jau ir citādāk. Starp citu, jā, Matīs, tad visiem ir kaut kāda tā ideja par to, kāda ir tā filmētā ikdiena. Ja, no sērijas viņš tur atnāk ar kameru, viņš pagrozās, dabū, nezinu, 1000 eiro aiziet projām, pēkšņi iznāk skaists video. Kāda ir tā, tas, ko tu redzi, teiksim, ar ko tu saskaries tajā savā ikdienā, tādas klišejiskākās lietas, un varbūt kas ir tas tāds, ņirdzīgākais tavā virtuvē? Vismaz viens gadījums. Man liekas, pirmkārt, ir katrai filmēšanai dažādas fāzes. Gatavošanās, pati filmēšana un pēcapstrāde. Un katrā fāzē var būt kāds cits erors. Bet uz pašu filmēšanas laukuma ir bijuši dažādi. Viens, protams, kas man pirmais nesen ar kaut ko par šo runāju, bija tāds taisījām filmu par vienu Latvijas bokseri. Un tad arī bija tur tā situācija, kas mēdz viens pats pie viņa iet. Un tad bija arī reize, ka viņš bišķi man gribēja iztestēt. Un bija situācijas, pēc kurām iespējams nākamajā dienā kāds neatnāktu vairs filmēšanu, bet man sapratu, ka viņš grib tīri mani pārbaudīt, vai var viņam uzticēties vai nē. Un līdz ar to tur ir dažādas bijušas piedzīvojumi. Kaut kas nedēļ. Filmēšanas zolku. Izklausās, ka tā virtuve tomēr tāds višķi tagad. Tas bija tāds. Tas bija, es nezinu, kāpēc par šo ierunājos. Bet nē, viss forši. Bet ir dažādas, protams, arī, kad filmēšanas krietni mēdz iejaukt. Naktīs ir, ka pēkšņi ir cilvēki uzrodās negaidīti vai tie paši laikapstākļi. Ir jābūt gatavam noteikti reaģēt un rīkoties. Bet gal galā visam pamatā ir sagatavošanās, jo tu esi labāk sagatavojies, jo ir labāks rezultāts. Kā redzam, te cilvēks ir sagatavojies, atradis ļoti interesantas bildes un video, tad arī ir viegli runāt. Banāns ir paņemts, es biju sagatavojies, redzis, hops nogriezu. Ir bijis tā, ka, piemēram, nofilmā mega labu materiālu. Un tur, nezinu, tā arī intervija vai kas, un tā skaņas nav. Jo es izstāstīšu, mēs ar Kārli bijām uzsākuši tādu interesantu, arī pieskaroties Mārtiņa tematam. Mēs bija tāds gadījums, jā. Gribējām atspoguļot Latvijas autosportu TikTok platformā. Tas nav arī tas projekts nav nekur pazudis, bet iepauzēts. Viņš tāds, teiksim, mēs viņu iemidzis. Jā. Un mēs aizbraucām šī gada, tātad janvārī uz Alūksni, kur filmējām, atspoguļojām Alūksnes rallija notikumus, teiksim, kas notiek trasē, aizgājām uz Padoku, servis parku, jā. Un, zin kā, pirmā reize ar telefonu, pirmā reize ar miķīšiem. Tā kā Kārls, man liekas, ka šito nevajag. Tā kā mēs varam atstāt mašīnā tur to pārēņu, kas ir no mikrofona uz telefonu. Un mēs tā kā aizējām, filmējam, tu redzi, tā kā skaņa laikā, viss notiek baigi forši. Aizējām uz mašīnu un skaņas nav. Ir tas, ko tu dzirdi telefonā, miķīši pieslēgta, bet nav. Un tā kā bija intervija ar Mārtiņu un ar vēl citiem braucējiem, kura kaķim zem astes gandrīz, varētu tā teikt. Lielākais tāds spilgtākais, kas atmiņā nāk, tāds fuck-ups rīktīgākais. Fuck-ups. Es neticu, ka nereizi nav kaut kāds audio pazudis vai tiešām... Vai formatējusies karta netīšā, piemēram. Tur kāds kāzu materiāls. Uz ļoti ātro baigi neatceros, teikšu godīgi. Tad viss ir kārtībā. Apsveicam, tad mēs tev novēlam tieši jo, kā redzams, ar kādu precizitāti strādāja vienkārši. Šis ir labs rādītājs. Precīzi. Tā kā, izskatās, ka tu par visu esi padomājis, un lai arī tā izdodas arī tālāk, veiksmi Mārtiņam Seskam rallijā. Jā, turam īkšķi. Es ceru, ka mana prognoze nebūs pareiza. 6, 5 un 3. Jā. Es ceru, ka veiksmi Mārtiņam Seskam, veiksmi Donam koncertos, arī tur lielie koncerti. Būs Daugavas stadionā. Veiksmi tev pavisam noteikti atpūtā Amerikā un darbos, un tiekamies. Un cerams, tie, kuri klausījās un paroli gatavo ēst, ir jau sen pāēduši. Nav atzīst. Lai gan, ja ir atzīst, tad bija labi. Jā, un varbūt kaut kādā, teiksim, vienā vārdā, vienos 2, 3 vārdos, ko tu varētu pateikt cilvēkiem vispār novēlēt šī kādā laika posmā, nogrieznī? Man liekas, svarīgi ir vienkārši ieklausīties citos. Jo
Man liekas, tik daudz ir bļaušanas un tik maz klausīšanās. Ļoti īstenībā. Viss. Super. Viss. Paldies. Paldies jums. Paldies. Un lai jums jauka dzīve. Paldies tev arī. Tā, pagaidām, mums sāk nobildēt tevi ar šito te.